Cik samākam tik nesanāk? Vēl zināt? Kam vēl? Vēl viens Igori. Sirds doma sākumā, ka nebija biedrība, bet tā bija apvienība, kā klubs nodibinājās pie bibliotēkas. Un mēs tā kā piedēklītas bibliotēkai visu laiku. Iniciatori bija Ilga Rēdmane, skolotāja literatūras. Kad Ilga bija vadītāja, ka jau te nodibināja to kolektīvu tādu, tad man viņa pazvanīja, lai es arī nākot. Es gāju, uzdevu vienreiz kaut ko, otrreiz, es uzrakstu. Paskatieties, tur ir sākumi, sirds domas sākumi. Pirmie krājumi Nu jā. Vēl bija dzējolis iekšā, vēl viņām tavs dzējolis, ne? Tas ir mūsu sākums. Mēs sirdsdomu ilgi nevaram vārdu izdomāt. Bija viena brīdi doma Pegas, bet tad tas nelabi skan tā skarbe. Tā es neatceros, kā pie tā beigās nonāca. Bet vispār no sākuma Ilga dikti mūs turēja kopā. Es tak nebūtu noturējis, jo es uzsaku, ko es esmu uzrakstījis, kad 100 dzējoļi ne vairāk. Tas ir, ja vēl ir 100. Tad es sev neuzskatīšu par dzējnieku. Es nebūtu nākus katru reizi. Bet, kad tev piezvanu un atgādina, kā tu vari nenāk? Ilga Rēdmane, pirmā vadītāja, atnāca pie manis uz domu, tad es strādāju domē, es biju kultūras darba koordinātore, un viņa arī iepazīstināja un pastāstīja par šādu jaunu literāru apvienību, un tā sākās mūsu sadarbība gan pasākumu organizēšanā, gan arī pieredzi apmaiņu braukšanā, un protams, arī paldies arī Nikolajam Sapožņikovam, kurš arī atbalstīja un iesaistījās, un mēs palīdzējām gan pie grāmatu izdošanas, gan varbūt arī transporta jautājumiem. Viņa tiešām bija tāda dzejiska dvēsele, varētu teikt, jā, un prata, teiksim, to savu radošo darbību, ar savu radošo garu, ap sevi pulcināt cilvēkus un ar savu radošo garu arī citus padarīt vēl radošākus, tā es varētu teikt. Viņa bija lauva, viņa bija karaliene, viņa vienmēr bija uzpucēta, nekad nestaigāja, tā kā te daži laba garajās biksēs, viņai bija kleitas un rotas. Un mācēja graznoties. Un kad Ilga gāja pa ielu, pa gabalu varēja redzēt. Stalti stāja, galva augšā. Tā bija fantastiski. Ja cilvēki blakus tevi ir sirsnīgi un labi, sirdī un dvēselē guvēji sev jūs noteikti esat abi. Labestība katru dara skaidrāku un spožāku. Attīrīt no sārņiem tai vara, slīpēt sirdsapziņu tīrāku. Pateicība jums, labās sirdis. Jūs darāt pasauli labāku. Vai dzirdat? Tas izslāpušos dzirdīs. Labestību ņemiet sev par spožu bāku. Tā sasildīs nosalušās sirdis. Šo grāmatiņu es saņēmu pašu pirmo no Ilgas rokām. Lūgums. Kad aiziešu no dzīves šīs, vēlos palikt uz zemes, lai dvēseli man, kas trīs, ier dziļumā lemesis. Gribu izaugt par bērzu baltu, par liepu ar ziediem un smaržīgiem, par ozolu vai osi staltu, par ābeli ar augļiem garšīgiem. Par pelēku smildziņu, kas uzzied pašā zāļu vakarā, par ievāju, kur dzied lakstīgam vasarā. Vēlos palikt uz zemes šīs, lai arī manas takas
izdzisīs. Tur mazbērni savas pēdas iemīs, baltus lielceļus izcirtīs. Bija, kur skaidrīt, ļoti labi atceries, ka te patās kaut kur būs. Kreisajā pusē. Ar Ilgu iepazinos 2012. gadā. Tajā laikā mēs kaut kā vēl nebraucām ar mašīnu, un tad sanāca tā, ka es pie viņas pēc pasākumiem nakšņoju. Un tad bija brīnišķīgas sarunas, gan vakaros, gan no rīta. Un brīnišķīgās, kā saka, tasītes ar zelta maliņu. Un tas bija vienkārši... Es jutos kā pilnīgi aristokrātiskā dzīvoklī ienākusi. Tieši tā. Jā, tas patīk. Jā. Ceļos mīlestības priekšā. Balta migla aiz loga kūp. Mirkļi, minūtes, stundas, nebūtībā drūp. Vai mirklis apstāsies, kad būs tas skaists? Mūs attālina un šķir laiks, neatgriežamais laiks. Sirds smeldz, vai tikties būs ļauts? Bet laika rats tik griežas un kauts, ja mūsu sirdis sastapsies, logos saule, saulstarus kopā sies. Mūsu sirdis skanēs kā atbalsts pirms saulēkta. Mēs nometīsimies ceļos lielās mīlestības priekšā un satversim laimes putnu glāstā sakļautā riekšā. Paldies, Ilga! Pateicība par viņas lielo ieguldījumu sirdsdomas darbā, par to, ka viņa spēja mūs saturēt kopā, spēja mūs tā iedvesmot uz rakstīšanu, īpaši mani, kam patika reizēm paslinkot, un arī pareizas attiecības ieviest. Jā, bija daļai bohēma, bet ne tāda, kā varbūt iedomājas laicīgā pasaule, un tāpēc arī mums, starpā valdīja patiesa mīlestība, un tāpēc arī tik ilgi varam būt kopā. Tas ir pateicoties, Ilgai un viņas darbam, ko viņa ielikusi ir. Tā kā liels paldies, un viņas darbs turpinās, un viņa no mākoņa maliņas uz mums raugās un priecājas. Jā. Pērkons arī bija. Jā, pērkons ne tikai saule. Ilga bija ļoti atbildīga. Viņa tiešām tā nopietni šo lietu visu ņēma pie sirds, jāsaka, un audzināja tā labā nozīmē, nevis pāraudzināja, bet audzināja jaunos dzejniekus. Un tā viņas tā attieksme, tā lielā mīlestība pret literatūru, pret valodu, tā vienkārši bija ļoti, ļoti nopietna. Un viņa arī rūpējās arī par saviem dombiedriem, un ne tikai, kad viņai tur izdotu grāmatas, un viņa tikai savas un par sevi, bet man patīk, ka tas kolektīvais gars. Tas, kad mēs pastāvam un esam stabili, tas ļoti iepriecina. Un mums arī kontakti jau sen izveidojās no citiem novadiem biedrībām, gan ar Cēsīm, ar Tukumu, ar Jelgavu, ar Rēzekni. Un vēl es pat neatminēšos. 18. maijā par godu mātes dienai Lido ir rasta Lido brīvais mikrofons. Par mums. Svētdien. Un tad arī var braukt visi, kuri grib un piedalīties. Es droši vien braukšu, man gribas satikt draugus, tur Uldi un man liekas, ka es arī braukšu. Jā, aizbrauksim, kuri var ieplānot laiku un aizbrauksim.
Es šeit strādāju 25 gadus, bet tas nav sen. Salīdzinot ar šo ciparu, tie ir varbūt kaut kādi 5 gadi. Un pirmais pasākums bija ļoti maziņš, atnāca kādi 4 cilvēki tikai, bet viņš bija tāds atmiņā paliekošs. Ja atnāktu viens cilvēks, viņš arī paliktu atmiņā tas pasākums. Pateicoties sociālajiem tīkliem, es arī iepazinu Sirdsdomu, un viņi arī sāka braukt uz pasākumiem dzejas. 2023. gadā uzrīkoja savus 2 pasākumus Lido telpās, jā. Un Sirdsdomas ir ļoti aktīvi. Viņi, principā, var teikt, visaktīvākā biedrība, grupa dzejnieku. Ļoti liels prieks par to, ka tu esi to noķērusi, sajutusi un arī spēj dot. Ja, ka tas nepaliek kaut kādās mākoņos kaut kur, bet reālajā dzīvē nolaižās. Paldies tev! Raksti tu to zeju un raksti. Nu, priekš kam tev to visu vajag? Es saku, cilvēkiem vajag. Jā. Arī man. Dzeja ir tāpat kā Bībelē. Uzšķir, kas tajā brīdī atšķirās, tas tev tajā brīdī ir domāts. Es esmu bijusi vairākos pasākumos sirdsdomiešu. Pirmais no tiem bija Zinas Budahas. Pārējos es neuzskaitīšu, bet tas celiņš tad iestaigāts bija. Un pateicoties tam, ka no manas puses arī brauca Inta Špillere. Un mēs ar viņu kopā uzstājamies daudz no visur, kur mūs aicina. Tad Inta mani aicināja līdzi uz tiem pasākumiem. Un vienmēr paticis tā draudzīga atmosfēra, kas tur ir, kad tu jūties kā savējais. Esmu bijusi arī jaunajā bibliotēkā, gan vecajā, gan jaunajā bibliotēkā, kad tur pasākumi bija. Un patīkami bija tā iepazīt arī pašu Ogri. Pat cik mēs dzejnieki esam tāda tauta, kas apmeklē pasākumus viens otru un cenšamies iesaistīties. Protams, tā arī notika iepazīšanās ar Sirdsdomām. Nu, kā es smējos, eju, ko gribu, pēc ko gribu, Ogri vienmēr priekšā. Visi ne, bet no Sirdsdomām vienmēr 4-5 cilvēki. Nu, atkarībā kā tas mēs esam cilvēks, mums ir darbiņi vai vēl kas, ja. Kas var, tie vienmēr ierodas, satiekas. Nu, tā kopības sajūta laikam, un tā laikam ir vajadzīga tiem radošajiem tomēr, jo katra tikšanās atkal dod tādu jaunu enerģiju kaut kādu. Viss tas, ja vēl viņi ir pozitīvi, tad ir sasniegts viss, kas vajadzīgs. Sirdsdomieši ir, var teikt, tādi mīļi, tuvi cilvēki, ar kuriem prieks ir vienmēr sadarboties, vienmēr ir tiešām, kā es saku, gūt enerģiju no viņiem un iedvesmoties. Es vispār domāju, tik unikāls nosaukums Sirdsdomas. Es tieši tagad braucu pie stūras un es fantazēju, kā var atnākt šis nosaukums. Jo, saprotiet, Sirdsdomas, tas jau ir cilvēka prāta domas un ir sirdsdomas. Un es domāju, ka tās sirdsdomas ir daudz kristāli tīrākas nekā prāta domas. Sirdsdomai 20, kur 2 upes saliejas vienā, dzīvo un pieaug stiprumā sirdsdoma. Atver acis un priekā es smaidu, sirds ir te, sirdsdomā. Katrs zieds, lai sirdī nes domas, kuras veltu es gaismai un priekam. Lai atvērtas durvis, paldies tev, Lidija, lai dzīvo mūsu sirdsdoma. Lai dienas ik sirdī ienes gaismu, un katra sirds, kā visgaišākās domas, izstaro siltumu, ne augstumu. Un tikai tā var tālāk tikt šajā dzīvē ar dzeju, draudzību un mīlestību.
No sirds uz sirdi domās, starojot, starp sirdīm jauna doma vietu rod, vārds ar vārdu plūsmā saplūstot, starp dzīvēm savrupnieki kopībā to. Un atkal sirds gaismu izstaro, sirds domas staro un domas baro, lai garo vārdi un par dziesmu kārtot. Ir patiesas prieks, ka šajā dzīvē mēs satikušies savu domu brīvē, lai savies mūsu vārdi un kopā skan, pa šo dzīvi ejot kopā, tev un man. Nepavelti arī šis nosaukums ir sirds doma, un vispār es viņus apbrīnoju šos cilvēkus. Viņam ir tik dažādas profesijas, tik dažādi vecumi, ja? No jaunāka līdz sirmākai galvai, un ka viņi uztic šīs savas, tādas sirds domas un savu dziļākos pārdzīvojumus. Kā man patīk, jā, maleči viņi ir. Un turās 20 gadi. Daudz tas ir, jā. Tas nozīmē, kad vēl turēsies un kad ir tādas nopietnas saknes ielikt šai apvienībai. Man mīlestība personīgi ir latviešu valoda, ja? Un man ļoti liels prieks, ka to arī caur sirdsdomas darbībām šīs latviešu valodas vērtības tiek nodotas nākamajām paaudzēm. Varbūt neteiksim tādā skolas līmenī, akademiskā līmenī varbūt arī, bet tieši tādā veseliskā līmenī, tā es varētu teikt. Mājas uzdevums jums bija pagatavot par zvaigznēm. Bija uzdots padomāt, kas jums vispār jūs uztverē ir zvaigzne. Kādam varbūt tā ir planēta mirusi, kādam kaut kas cits. Tad, kad došu vārdu, tad katrs pastāstiet vispirms asociāciju un tad norunājiet dzejoli. Vienu? Divus. Cik gribat? Mazus ar divus. Cik gribat? Ja liels, tad vienu. Nē, divus. Un pēc Elitē ir 3. Tiešām? Super! Man arī ir 3. Kā jau latviešais ieklājās. Es vienu piespiedu, bet uzrakstīju. Jā, Zvaigzne tāla debesīs, mūžu nāksies iet, zvaigzne neaizsniedzamā, zemē krīt un dziest. Var vienas dzīves nepietikt, draugs to vērā liedz, vien ir šeit ceļš uz augšu ved, daudz tev nāksies ciest. Drusīgi sajauc. Mēs neviens nezinām, kā jābūt. Pirmajiem, kas pirmie lasa, tie drīkst. Bet vēl tam malacis ir. Viņa dzīves gudrs cilvēks un viss tur tāds ir. Meitenēm viss patīk tāds skaists un tā un šitā un pēles pat tur un vispār, neko ne. Ja kas, tad es arī biju šī kā pēle jūtos. Tie vīrieši ik pa laikam kaut ko nograuj, ko nevajag. Un tiešām tur zvaigžņu valodā tev tad nober. Jo izrādās sievietes jau runā emocijās. Es saprotu burtiski, visam čau uzredzēšanu. Vai nezinu? Vienā jau virzienā. Man ir šādi vīrieši. Es Elitē pa brīdim saku par to zvaigzni, kad ir tāda multena. Es saku, es tev zvaigzni. Nolisīši, jā. Tu man jau 30 gadus nes. Viņai tikai katru jāvērš un jāvērš, ja? Pareiz, tā multena, jā. Raugās visbulīta pļavā, tumšais mežs ir pazudis. Būsim atstājuši visu, jaunai zvaigznei iemirdzot. Es sev neuzskatu pat vēl tagad par profesionālu dzejnieku, jo man faktiski tā ir tas kā hobijs, bet jau pāri iet kā hobija līmenim, jā. Es neesmu profesionāls, kas var uzrakstīt, ja man pasūta kaut kādu dzeju. Ja viņa nāk, tad viņa ir. Ja viņa nenāk,
tad es nepūlos. Labi, ka vēl rakstās. Jā, kam rakstās? Jā, es zinu, jo ļoti bieži ir pārsteigums uzraksts, un tas man vairāk nesaka. Viss šeit, šīs divās istabās 99% viss ir čakra un čadra ģimenes autentiskas lietas. Nav vienīgi, kas, es saku, nav slēdži, tie pēc tam likti, rakstīts pēc tam, bet viss pamatā, viss tas ir kā čakra. Arī krāsojums abās istabās, tā bija čakra un tā piemeklēs, kad ir teicis, Rogalē bija remons, tad piemeklēt krāstu, tām kā bija čakra abās istabās. Dodamies tālāk. Kādas rogadarba lietas ir bijušas? Paņēma visu kaut Elitas ģimenīte, dzīves pārstāvji. Un tā sanāk, ka Aleksandrs Čaks ir mana vecātā brālēns. Skolas laikā man teica, ka es rakstu ceļu tāpēc, ka man Aleksandrs Čaks ir radinieks. Un tad es tā visiem pierādot, pārtraucu rakstīt ceļu. Un kādas 20 gadus nerakstīju. Un tad man draudzenes atkal attiecīgi viņu bērniem vajadzēja uzrakstīt skolā kā dzejoli. Tad viņas teica, Elita uzrakstīja, Elita uzrakstīja. Nu, un tā pamazām man draudzenes piedāvāja publicēties vietējā Lauberas avīzītē. Nu, tā es atsāku rakstīt. Bufetīte ar čakas traukiem, čakas ģimenes traukiem. Divas lietas, kas šeit ir. Tas šeit ir bufetīte trauciem. Tā ēdam gauds. Tas izvalkam uz abām pusēm. Te izvelk uz vienu pusi ir uz otru. Tad 12 ozolkoka ēdam gauds. 12 cilvēki var ēst sasēsties. Izvelk uz abām pusēm. Tā divas lietas, kas ir. Savās gurdums, sāli lejupmās, un tu atkal apnākt nevarēji. Šovakar, kā bija norunāts, un tu atkal apnākt nevarēji. Šovakar, kā bija norunāts. Par to mūsu, kā mēs sadarbojamies, jā, nu tas ir skaidrs, ka to jau saņem mantojumā, un tas mantojums ir ļoti labs un ļoti brīnišķīgs. Un tajā brīdī, kad mēs pārveidojām laikraksta maketu, laikraksta saturu, tur nevienu brīdi nebija doma, ka mēs varētu atteikties vispār no sirdsdomas. Tur ir jābūt dzējai, ir jābūt literatūrai, un tas ir tas, kas mūs kā avīzi piesaista Ogres novadam, ka maketēt dzejoļus, tas ir diezgan sarežģīti, tāpēc, ka ir daudz maz gabaliņi, ir autori, ir zvaigznītes, ir ar nosaukumiem, bez nosaukumiem, bet, maketētājs ir piešāvies. Tas ir brīnišķīgi, ka jūs strādājat arī ar tiem bērniem, jo kamēr kāds domā, runā, lasa latviski, tikmēr mūsu tā latviešu valoda būs un mēs kā tauta būsim. No Ogres, tad no ģimnāzijas mums ir bērnu iesūtītie darbi no valsts tehnikuma. Es pati strādāju Ogres centra pamatskolā, un tur tad es arī ikdienā ar viņiem kaut ko daru. Bērniem bija tāds uzdevums, kamēr jūs te mielojāties, viņi izgāja ārā, atrada kādu vienu vietiņu. Jūs dzirdēsiet kādu, ko viņi tur katrs izvēlējās. Uzrakstīja savu dzejoli par šo tad izvēlēto vietu. Priežu zariņu. Redzu, ka audzē mazas čiekuriņas. Vai tie būs ļoti
apsēdieties, var arī uz divāna. Viestura tēti, nāciet jūs arī izdzert kafiju, jūs visu dienu tik ilgi gaidījāt. Tev. Tāda izšķidāšana īsti mums nenotiek. Ja, mēs cienām katra dzēju, bet es domāju, ka to jau dzējnieks katrs apmēram jūt, jo viņam ir ko salīdzināt. Ja. Kā jau arī drusciņi paslinkam uz rakstīšanu, ja, man ir vajadzīgi, kas man pakurbulē. Un tas man noteikti stimulē. Ja, mūsu biedrība stimulē man rakstīt. Ja esi viesis vai izvēlējies ogri par mājām, neskrien mazajam lācītim garām, jo tik daudzi mazu rociņu sirsniņu apmīļots un katram mīlestību devis. Viņš ilgojas arī pēc tevis. Ja pajautāsi lācītim, lācīti, kas tev kaiš, tas nopūtīsies. Paskaties aiz manis, žēl to ezīšu miglā. Paldies! Ja dzīvē notiek kaut kas tāds, kad liekas, ka tu esi noliegts līdz zemē un grūti būs piecelties, tad ir kaut kas tāds, kas atver logu. Acīm redzot, tas ir kaut kas augstāks par mums, daudz augstāks. Un dod tev iespēju, jo es nekad nerakstīju nevienu rindiņu no dzējas. Interesantākais posms manā dzīvē, kas deva man faktiski arī veselībai, deva ārkārtīgi daudz. Un es esmu tiešām pateicīga augstākajam par šo labvēlību, kas man atvēra šo logu. Atnāk paklausos, ko citi ir stāsta. Interesanti jau ir. Un tagad es vienkārši kāpēc nāk man bērni dzer. Bērni pateica, mamma, tu nedrīksti palikt mājā viena ar savu bērnu. Tev tomēr ir kolektīvs, pie kuri iet. Un es ar visus satiekos, un mēs parunājām. Mums ir sirsnīgs kolektīvs. Labi cilvēki vispār. Šita samērā visi labi. Un Skaidrīte, kā vadītāji, ir ļoti sirsnīgs cilvēks. Es tagad viņu iepazinu. Ļoti, ļoti sirsnīgs. Viņa man tik daudz. Es daudzreiz būtu parāvusies malā, aizgājusi, atkāpusies. Viņa paņem pie rokas, paved. Es slikti jūtos, aizējām te muzeja naktī staigāt. Viņi man paņem zem rokas, pavadā. Vienreizēs sirsnīgs, labs cilvēks. Priekš manis vismaz. Un tā es domāju, ja jau vienam labs, tad visiem, vai ne? Kopā aug virši, meža ielūkā saulē. Kopā biezējies dzērvenis, purvājā dziļā un smalkā. Kopā sien priedes galotnes vējā, kopā visapsēja lapas. Tauriņa pieskāriens uzzipsnī pie jūras kāpās. Mežs šalko biezuma spēku, atspulgi jūras klaidā. Kaijas sauc vanaga balsī izliecot spārnus ielokās laikā. Pasaule saplūst, zemes un debes elpā, un mēs esam vidū šai mistērijas telpā. Viņa ir ļoti radoša, un sirdsdomas ir līdz ar to arī paši mēs esam kļuvuši radošāki, domājošāki, un visi kopā, kā man tikko Skaidrīte pati teica, man pie rokas paņēma un viņa teica, tu esi mans atbalsts. Mēs visi kopā, protams, un tā arī jābūt, kad ir jāatbalsta vienam otru. Vai aususi darbīga diena, vai sātojas saules rijas, mūs valdzina doma ikviena, un krūtīs deg vārdu spiedz. Tad atnāc uz brīnišķo vietu, kur sirds doma aicina, lai
kopā caur dzīvi mēs ietu, un tālis mūs veicina. Tad atnāc uz brīnišķo vietu, kur sirds doma aicina. Lai kopā caur dzīvi mēs ietu, un tālis mūs veicina. Ir debesis vārdiņu pilnas, un jūra un vistalas ār. Ir liegvārdiem piebērtas pļāvas, ik vārdiņš mums sirdī skār. Tad atnāc uz brīnišķo vietu, kur sirds doma aicina. Lai kopā par dzīvi mēs ietu, un tālis mūs veicina. Tad atnāc uz brīnišķo vietu, kur sirds doma aicina. Lai kopā caur dzīvi mēs ietu, un tālis mūs veicina. Uz saustariem skaistākos vērsim, viens otram tos dāvāsim. Kā zeltgraudus dvēselēs ēsim, un laimīgi dzīvosim. Tad atnāc uz brīnišķo vietu, kur sirds doma aicina. Lai kopā caur dzīvi mēs ietu, un tālis mūs veicina. Tad atnāc uz brīnišķo vietu, kur sirds doma aicina. Lai kopā caur dzīvi mēs ietu, un tālis mūs veicina.